Atgriežamies tagad pie avansiem. Man tāds paraugs ir celtniecības darbi, jo tas tā kā laikam ir visbiežāk izplatīts, kad saņemamies avansus kaut kad, un pēc tam mēs veicam šo celtniecības darbus. Izrakstu rēķinu par celtniecības darbiem pieņemsim, ka tie 10 000, šobrīd PVN ir 22%, šeit man notiek viss smuks aprēķins. Bet saņemtais avans man ir pagājušā gadā ar likmi 21%. Šeit es norādu, kad man ir saņemtajam avansam likme 21%, ar roku vairs neko ierakstīt nevar, pats savu kaut kādus 35% vai 21,8% ierakstīt nevarēs, var rakstīt, bet saraksts ir, bet izvēle ir no nolaižamā saraksta, ja, neko citu jaunu tur kaut kādas dīvainas likmes norādīt nevar. Ja tādas dīvainās likmes kaut kādas vajag, nesaprotam iemeslu pēc, tad pie sistēmas iestatījumiem, pie PVN kontiem šāda likme ir jāizveido. Blakus ir jauna kolonna PVN likme PZ. PVN likme pavadzīmē tas nozīmē. Šeit ir jānorāda, kādai PVN likmei, kas ir pavadzīmē norādīta, uz kādu šo likmi attieksies saņemtais avans. Jo es pēc tam parādīšu piemēru, ka varbūt ir arī vairāki dažādākas likmes vienā pavadzīmē un jānorāda atbilstoši kurai. Un sistēma izrēķina, kāds PVNs bija tajā laikā. Bet jūs, tie, kas ar šo te sadaļu strādā un tie, kas raksta šādus rēķinus un zina, ka matemātiski ir atšķirības, ja? Vai tas ir 22% vai 21%. Tā ir pilnīgi cita PVN likme, pilnīgi cita PVN summa. Tāpēc mēs esam mainījuši arī PVN dokumentu izdruku un PVN aprēķināšanas principu šajā dokumentā. Bet tas ir svarīgi tajā brīdī, kad jums ir dažādākas likmes. Es uzlikšu kaut ko lielāku, lai vieglāk redzēt. Tātad. Šeit vairāk neparādās saņemtais PVN, ja šīs likmes mainās, to var redzēt tikai šajā tabuliņā, bet nekādos turpmākos aprēķinos viņš nepiedalās, jo paši saprotat, tajā laikā PVN mēs aprēķinām budžetā maksājumu tajā laikā, kad mums notiek darījums. Darījums mums šobrīd sadalījies ir divās daļās. Sniegtais pakalpojums vienā periodā ar citu likmi un saņemtais avans ir darījums, kad mums ir jānomaksā valstī PVNs ar citu likmi citā periodā. Un šobrīd ir jārēķina PVNs pēc principa darījuma vērtība, kāda ir bez PVN, mīnus darījumu saņemtais avans bez PVN, mēs dabūjam summu, kura mums apliekās pēc šās dienas likmes ar šās dienas likmi. Ja, tātad vajadzēja droši vien tādu paraugu, kur nav vienādākas summas, bet, jūs saprotat, 10 000 pakalpojumu vērtība, mīnus saņemtais avans bez PVN 5 000, tātad apliekās mums 5 000, un valstī mēs esam parādā 1110 latus, un summa apmaksāja mums ir 6100. Kā to visu nokontēt? Lai to visu nokontētu, ir izveidotas jaunas dokumentu tipi kontēšanas veidnēs. Tātad to viņās pati sev smuki sameklēšu. Mums ir saņemtais avans bez PVN pa avans PVN likmēm, saņemtais avans pa PVN likmēm, PVN summa saņemtajam avansam, varbūt bija kāda vēl viena, kur es uz YouTube, un PVN pa PVN likmēm no apmaksas summas, tāds ļoti gari un sarežģīti teikumi. Lūk, šis, jā, bet es domāju, ka vienreiz uztaisot kontējumu veidu un saprotot atšķirību, tas nesagādās nekādas lielas problēmas. Tātad, ko mēs darām ar grāmatojumu? Mums ir jānogrāmato darījums. Tātad, mēs grāmatojam pa preču tipiem. Man ir piemērs pārdošanas cenās, jums varbūt ir kaut kāda savādāka preču tipi, bet mēs grāmatojam debitoru parādu un 10 000 ieņēmumu. Mums ir jānogrāmato. Mums ir šāds darījums, un mēs to norādīsim pēc tam. Mums ir,
atskaitēs. Tālāk mēs grāmatojam PVN pa dokumenta PVN likmēm no apmaksas summas. Ļoti tāds sarežģīts nosaukums, pilnīgi tāds tā kā kalambūrs ir sanācis, bet nu, tur nekā nevar darīt. Nevarēja izdomāt, kā tā smukāk nosaukt. Bet, kā jau es teicu, mums ir samaksātais PVN no avansa mums jau ir pagājušā gadā nomaksāts, pagājušā gadā valstī atdots, mums nekur bilancē tāds cipars neglabājās. Tātad mums ir valstī jāmaksā PVNs no apmaksas summas. Ja? Tas, ko es te rādīju, šie, kur man ir, lūk, šie 1100 lati. Jo mēs valstī esam tādu parādā, tātad mums ir jānogrāmatā un PVN deklarācijā jāiekļauj šis PVNs no apmaksas summas un grāmatojam atkal uz debitoru parādiem, jo mums debitors ir parādā šo summu un nogrāmatojam PVN. Otrs, mums ir jātiek vaļā no saņemtā avansa. Un mēs norādam saņemtais avans bez PVN pa avansa PVN likmēm. Jo mums var gadīties, ka mums ir avans ar dažādām likmēm, rēķins ar dažādām likmēm, un tas šeit ir iespējams izvēlēties. Un grāmatojam pa debetu avans, pa kredītu parāds. Un šī ir summa bez PVN, jo mums avansā stāv summa bez PVN. Un šādu kontēšanas veidu mēs izveidojam, varonīgi spiežam kontēt. Un skatāmies, kas mums ir finanšu dokumentā. Mums ir 10 000, 100, 1100 un 5000. Un izņemt ir šī pazīmīte, tas nozīmē, ka netiek ieskaitīta kopsummā. Un apskatāmies, vai mums ir pareizi atlikumi. Ja, jo mums interesē arī debitoru atlikums. Tātad mēs atveram un redzam, mums ir nogrāmatots parāds, tātad 10 000 plus PVN. Pa kredītu mums ir nogrāmatots avansa, saņemtais avans, atlikumā mums ir 6100. Sakrīt ar apmaksas summu. Sakrīt. Tātad mums ir pareizi viss izdarīt. Es ceru, ka tas ir saprotams. Tā, atkontēsim. Tā, tālāk.